Šodien es jums parādīšu, kā es gatavoju vienu no maniem mīļākajiem ēdieniem. Tas ir klasisks Itālijas ēdiens, kas saucās spaghetti alla carbonara. Tas ir galvenokārt tradicionāls Romas apriņķim. Tas ir ļoti garšīgs ēdiens, ko es gatavoju apmēram reizi mēnesī vai reizi divos. Tas ir ļoti barojošs, tāpēc ar to nevajag pārspīlēt. Lūk, īsumā centīšos parādīt, kā es to daru. Pasta carbonārai es izmantoju pecorino sieru. Tas ir taisīts no aitas piena, nevis no govs piena. Viņš ir sāļāks nekā, parmas siers, bet var kombinēt. Citi taisa tā, citi tā, bet no autentiskā recepta paģēra šo te produktu. Sarīvēju sieru uz pašas smalkākās rīves, lai tas ir smalks. Konkrēts tādas kaut kādas vadlīnijas, cik daudz viņu vajag, grūti teikt. Kaut kādu parasti es izmantoju 150 gramus, vienai porcijai, tur 100, 150, apmēram tā. Citreiz es pērku rīvātu sieru, jau sarīvātu, bet šoreiz nolēmu pamēģināt sarīvēt pats. Gribās uztaisīt no A līdz Z. Ir cilvēki, kuri taisa spaghetti alla carbonara, izmantojot saldo krējumu, taču autentiski tas ir totāli nepareizi, un es pats tā nedaru. Kaut gan arī to var taisīt, un tur nav nekā slikta. Viņš ir ļoti garšīgs ēdiens, bet tas nav tas nosaukums. Kā daru es? Es paņemu 4 olas, lieku 3 olu dzeltenumus un 1 veselu olu. Samaisu. Lūdzu. Viņi būs dzelteni. Un tad pakāpeniski maisu iekšā sieru. Kamēr visa tā masa paliek par tādu, pastu. Siers izkūst, samaisās. Ja vajadzēs, es pierīvēšu vēl bišķi. Pastai liek vēl klāt melnos piparus. Tāpēc arī tas saucās carbonāra, jo itāļu valodā tas carbonāra ir tā kā piedeģis laikam vai kaut kas tāds. Tā kā karbons, tā kā ogle, bet tā referents ir uz pipariem. Tomēr ar mašīnu rīvāts siers ir, es teikšu, man patīk labāk. Es nevaru šito, uz šīs rīvas nevaru tik smalki sarīvēt. Bet es domāju, ka garš tas nemainīs. Masa ir ieguvusi tādu biezāku konsistenci. Es apmēram taisu šādu, citreiz vēl biezāku. Un tad es vienkārši ielieku iekšā melnos piparus iemaisu. Tos tur baigi nevajag žālot. Šī masā es vēl ielikšu klāt taukus, kuri būs iznākuši apcepot gaļu, to pančetu. Guanciale man nav, kas ir oriģināli jāliek, cūkas vaigs, bet nekas. Izmantošu paštaisīto pančetu, būs ļoti labi. Ir ļoti labi, es jau vienkārši zinu to. Šī ir pančeta, kur es biju uztaisījis pats no cūkas pavēderes. Viņai tāda konsistence, tāda bišķiņa gumijaina. Tagad es viņu sagriezīšu
un apcepšu. Ādu es ņemu nost. Citu ādu izmanto. Jāmēģina paņemt citu nazu. Tā, es viņu griežu šādās te apmēram tādos gabaliņos. Tur ir gan tauki, gan liesums. Šī gabalā tauki šeit būs vairāk. Tā varbūt tās pat prasītos nedaudz vairāk taukus šim ēdienam, bet labi. Sagriezīšu un sākšu apcept. Tā. Noņemsim ādu. Cik vien plānu varu. Citi to ādu arī kaut kur vēl izmanto. Kaut kādās mērcēs. Man nav tik daudz laika. Tāpēc es to matu ārā. Tā, tomēr mana pančeta bija pārāk liesa. Es pieliku cūku taukus nedaudz klāt, lai tas viss nepiedag. Bet, ja to taisa no guančāles, kā ir autentiski, tad to nevajag. Pančeta ir apcepta, noliku šķīvī. Tāpat es atlēju šeit eļļu, taukus, cūku taukus, kurus es likšu klātēji siera masai, siera un olu masai. Un tagad drīz es ķeršos klāt pie makaronu vārīšanas. Romas apvidū, no kurienes ir izcēlusies spageti alla carbonara, izmanto spageti, kuri saucās bukatīnī. Ja jūs tādus varat atrast, tas ir pats labākais. Viņi ir tā, es mēģināšu parādīt, es nezinu, vai kamera varēs parādīt. Viņiem te ir tā kā, tā caurums vidū. Viņi ir cauri, kā trubiņai cauri var skatīties, caurulīte. Es varbūt tās parādīšu tā, un tad var labāk saprast. Šos te makaronus ir iespējams nopirkt arī Latvijā. Pameklēsiet, kurš gribēs, tas atradīs. Tagad es iejaukšu cūku taukus klāt šai te masā. Tie tauki ir nedaudz padzisuši. Masa ir augsta, līdz ar to te nekas nevarēs savērkties kaut kādā omletē. Kāpēc es to daru? Pavāri vispār dara tā, māc darīt. Tas ir tāpēc, ka šie tauki viedos to visu fantastisko garšu un aromātu šīm ēdienām. Tā, starp citu, spageti, ir tāds nerakstīts likums. Uz vienu personu 100 grami sausā veidā. Tā, liek iekšā makarons. Un ir jāvār. Makaroni ir vārījušies apmēram 10 minūtes. Es pārbaudīju, viņi ir super gatavi. Tagad es tos pārlieku pannā. Tā. Tāpat es paņēmu nedaudz pašu to makaronu ūdeni. Te man ir 300 grami apmēram no makaronu. Tad 3 personām. Mēģinu izmakšķerēt katru, jo katrs ir vērtīgs. Man laikam vajag lielāku trauku, lielāku pannu. Tā, ko es daru nākamais? Es paņemšu no šejienes nedaudz ūdeni. Atliešu katliņā. Ja man vajadzēs, tad
es varēšu pieliet klāt. Šobrīd es uzliku virsū, es vēl neesmu tādu metodu izmantojis, bet pamēģināšu. Es paņēmu arī masu, likšu to iekšā un iemaisīšu. Tajos makaronos varbūt nedaudz ūdens jāieliek. Man ir sanācis reizēm bišķiņ tā kā pa šķidru tā mērce, bet viņa super krēmīga, super tāda garšīga. Mēs darām, mēs vienkārši maisām. Jā, ar karotu to nevajadzētu darīt, bet gan ar pinceti, lai nesaplāstu. Viņš jau sāk emulsificēties. Mazliet tā pa druskai, to ūdeni jālej pa druskai, bet kāda smarža. Viņa jau paliek tāda forša krēmīga. Ļoti labi. Jāmēģina savākt pēc iespējas vairāk visu to labumu. Draugi, šis ir vienkārši fantastiski garšīgs ēdiens. Mēģiniet uztaisīt, izbaudīt, bet varat aiziet uz itāļu restorānu, pagaršot, saprast, vai jums tas patīk. Bet man tas ir viens no mīļākajiem ēdieniem. Baudiet! Līdz nākamajai reizei!